Sestā sacensību diena Parīzes Olimpiskajās spēlēs Latvija izvērtusies ļoti veiksmīgi, jau otrā uzvara mūsu 3-3 basketbola izlasei, šoreiz panākums pret Nīderlandi ar 21-12, un nedaudz sīkāk par to, kā tas izdevās. Sākums ļoti līdzīgs abām komandām, pirmās 5 minūtes vairāk bija tāda mocības nekā tāda baudāma spēle, bet pamazām komandas iespēlējās, bet iespēlējās pamatā tikai Latvijas izlases. Pirmajās 5 spēles minūtēs mūsēji nerealizēja nevienu tālmetienu, kas ļāva pretiniekiem vēl turēties mums blakām, bet pēc tam, kad jau sāka šie tālmetieni krist grozā, mūsu spēlētāji veica strauju izrāvienu. Kā jau teicu, 6-6 pašā sākumā, un pēc tam jau Latvija nebija apturama, un vienā brīdī jau pārsvars tojās 10 punktiem, finišā 21-12. Atkal ļoti sagatavota komanda ar raksturu, komanda, kas nepaniko grūtās situācijās, un es domāju, šī spēle iedos vēl lielāku pārliecību par saviem spēkiem, nekā tas bija mačā pret Lietuvu, pirmajā spēlē Olimpiskajās spēlēs šogad, ko mūsu komanda arī uzvarēja diezgan pārliecinoši. Šeit arī daudz pozitīvāko paņemt. Mēs varam redzēt, ka visi mūsu 4 vīri, kas pieteikti Olimpiskajām spēlēm, kā arī treneris Raimonds Feldmans, ir izdarījuši fantastisku darbu. Komanda ir maksimāli gatava, koncentrēta, spēj pārvarēt grūtas situācijas, un ir cerības uz to, ka arī lielās spēlēs, kad izšķirsies medaļu liktenis, Latvija varētu būt labā situācijā. Šī bija otrā no kopumā 7 spēlēm, kas paredzētas grupu turnīrā. Visas 8 dalību komandas 3-3 basketbolā vīriešiem spēlē savā starpā grupu turnīrā, pēc tam 6 labākās turpina cīņas par medaļām. Lai mēs iekļūtu šajā 6. un noteikti turpinātu cīņu par medaļām, mums reāli vajadzīga tikai viena uzvara, bet skaidrs, ka mērķi ir daudz augstāki, un tāpēc ir svarīgi būt 2, lai mēs varētu izlaist pirmo izslēgšanas spēļu kārtu un tikai pēc tam iesaistīties cīņās par medaļām jau no pavisam labas pozīcijas. Šodien, tā var teikt, rezultīvākais Kārlis Lasmanis, 8 punkti viņam, bet visa komanda, visi 4 nospēlēja ļoti saliedēti, neviens nekrita ārā, un tā teikt ārā no zīmējuma. Komanda darbojās kā viens mehānisms, kā viena dūre, kas savilktu kopā cieši un ir gatava izdarīt sitienu. Bet tagad mūsēji nospēlēja 2 dienas pa vienai spēlei. Savukārt nākošā spēļu diena, kas būs jau tūlīt, 11:35 Latvija spēlēs šodien pret Ķīnu. Tā būs pirmā spēle, un interesanti, ka Ķīna pat uzvarēja Serbiju, kas skaitās tāda galvenā favorīta šajās olimpiskajās spēlēs, 21-15. Jābūt uzmanīgiem, bet šī uzvara pret Ķīnu var būt ārkārtīgi būtiska, un lai tātad turpināt cīņu par šo te labāko 2. Ļoti labi sākuši mūsu vīri, bet tātad šodien vēl viena spēle, var teikt, tā jau būs rīt, jo Latvija ASV 5 minūtes pēc pusnakts spēlēs savā starpā. Amerikas Savienotās valstis, basketbola dzimtene. Paskatīsimies, ko viņi būs sagatavojuši šeit 3-3 turnīrā. Protams, te nebūs Lebrons Džeims vai Karijs vai Deivis vai citas zvaigznes, kas ir 5-5 basketbolā, un Latvija būs jāparāda labs basketbols un jācenšas parādīt tātad maksimumu un izcīnīt vēl 2 uzvaras. Ja izdosies šodien uzvarēt vēl 2 reizes, tas, protams, būs ārkārtīgi būtiski, un tas jau mūsējos pacels uz vieniem no līderiem. Mēs jau tagad esam starp līderu komandām ar 2 uzvarām pēc 2 spēļu dienām, bet tas ļaus vēl labāk pieteikt sevi turnīra turpinājumam. Kas vēl būtiski šodien? Pludmales volejbolā mūsu meitenes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa saņēmās, pārvarēja sevi
grūtus brīžus un pieveica Paragvajas duetu otrajā apakšgrupas turnīra spēlē pludmales volejbola sieviešu turnīrā Olimpiskajās spēlēs Parīzē Eifeļa torņa pakājē. Atcerēsimies, pirms dažām dienām bija ļoti sāpīgs zaudējums Latvijai pret Šveici, pārliecinošs zaudējums, pelnīts zaudējums, bet šodien komanda tomēr ar grūtībām, bet uzvarēja paragvajietes 2 setos, 21-19, 21-15. Poletti un Valiente bija mūsu meiteņu pretinieces, un viņas cīnījās ļoti sparīgi. Īpaši pirmajā setā paragvajietes bija vadībā ar 14-12, tātad 2 punktu pārsvars, un tajā brīdī mūsējām beidzot izdevās tāds labs izrāviens, kas arī izšķīra pirmā seta likteni. Bija 20-18, pēc tam 20-19 un 21-19 pirmajā setā. Otrajā setā jau mūsējās no paša sākuma ielauza spēli un izrāvās priekšā, tur ar 3-5 punktu starpību, bet seta nogalē pat bija 19-13 plus 6 finišā setam un arī noslēdzoties mačam, tātad 21-15. Jā, bija labāk, bet tāds smagnējums tomēr ir joprojām vērojams meiteņu spēlē un ir daudz nepiespiesto kļūdu, kas ir noteikti jāminimizē, jo izšķirošās spēles apakšgrupu turnīrā un Olimpiskajās spēlēs vēl ir priekšā. Apakšgrupā vēl tikai viena spēle, viens mačs pret potenciālajām grupas līderēm kanādietēm, kuras, ja mēs uzvaram, tad varam arī izcīnīt vēl pirmo vietu grupā, kas būtu būtiski, lai atvieglotu savu tālāko ceļu pa Olimpisko spēļu turnīra izslēgšanas kārtu, kas sekos pēc apakšgrupu turnīra, bet šī uzvara pār paragvajietēm bija ārkārtīgi būtiska tajā, lai mēs vispār būtu minimums 3. vietā grupā un tās cīņas par medaļām nebūtu bez mums, lai arī, ja komandas finišēs 3. vietā, kas tā varētu notikt, ja mēs zaudējam kanādietēm, tad būs jāsāk no pašas izslēgšanas turnīra apakšas pret citu grupu 3. vietām, un tikai tad mēs varēsim uzvarot šīs te pretinieces, izcīnīt tiesības tikt tālāk, jau tur cīnīties par nopietnākiem rezultātiem, par astotdaļfinālu. Tā kā daudz darba priekšā Latvijas komandai, bija nedaudz labākā pret Šveici, bet pretinieces arī bija vājākas, ir jāpieliek vēl, ir jāatrod sevī rezerves, un noteikti, ka meitenes to visu var izdarīt. Viņas ir gudras, treneri ir gudri, komanda ir gatavojusies, un, protams, gaidām tagad vairākas dienas pauzi. 3. augustā komanda aizvadīs savu apakšgrupas noslēdzošo spēli, un arī ja komanda finišēs 3., tad arī tajā pašā dienā būs vēl viena spēle jau pret citas apakšgrupas 3. komandu. Tā kā tas ir ļoti būtiski, bet šodien svarīga uzvara 21-19, 21-15 pār paragvajietēm, un tas mūsu meitenēm saglabā cerības izkļūt no apakšgrupas. Viens no mūsu olimpiskajiem atlētiem šodien noslēdz sacensības, tas ir Ernests Zēbolts, kuru jūs redzat ekrānos aiz manis, Vēnspilnieks, kurzemnieks, 25 gadus vecs, kurš BMX freestyle sacensībās parādot skaistu sniegumu izcīnīja 8. vietu. Jā, Ernests necīnījās par medaļām, bet tas, ka viņš jau iekļuva fināla sacensībās, jeb starp 9 labākajiem olimpisko spēļu dalībniekiem šajā disciplīnā, ir fantastiski, un varam viņu slavēt par to neatlaidību, par to centību un nepadošanos, ko viņš ir demonstrējis visas karjeras laikā. Skaidrs, ka šis ir jauns, neredzēts sporta veids Latvijai, tādām plašākām masām ir grūti piesaistīt sponsorus, ir grūti atrast atbalstītājus, bet Ernests Zēbolts kopā ar savu treneri, kopā ar visiem pārējiem savas komandas dalībniekiem ir paveikuši neticamu darbu daudzu gadu garumā un ir spējuši tātad, nopelnīt šo iespēju piedalīties Olimpiskajās spēlēs un nevis vienkārši piedalīties, bet izcīnīt augsto 8. vietu. Uzvarēja Jose Torres Žils no Argentīnas. Paskatīsimies, kāds būs turpinājums Ernesta Zēbolda karjerai. Nākamās Olimpiskās spēles 2028. gadā Losandželosā, un
Redzēsim, to brīdi Ernestam būs jau 29 gadi, un cerams, ka viņš turpinās savu karjeru un piedalīsies spēlēs arī pēc 4 gadiem. Tas bija 6. dienas spēļu apskats, nedaudz arī iezīmējām notikumus 7. dienā, proti šodienas sacensībās, kas notiks, un šeit mums, protams, pats būtiskākais ir starts vīriešu 3-pret-3 basketbola turnīrā. Atgādinu, šodien 11:35 Latvija-Ķīna. Savukārt 5 minūtes pēc pusnakts Latvija pret Amerikas Savienotajām valstīm. Tā kā daudz interesantu spēļu mums priekšā. Aiziet Latvija, 3 labas ziņas. Groziņš pamazām pildās ar labajām ziņām un cerams, ka mēs sagaidīsim arī medaļas no kādu atlētu izpildījumā, kādu mūsu atlētu izpildījumā arī šajās spēlēs. Olimpiskās spēles tikai uzņem apgriezienus, vēl nav pat sasniegts ekvators, tā kā skatīsimies, kā mūsējiem ies un uz tikšanos jau pavisam drīz.